Es redzu, ka nākamajā koalīcijā būs tā izšķiršanās, kurā virzienā tad mēs ejam, tādā eiropeiskā ar progresīvajiem vai arī tādā citā virzienā. Nu, ja mēs būsim, tad Šlesers nebūs, tas ir skaidrs. Mairita Lūse, dzimusi 1986. gada 20. novembrī, ir politiķe, vides aizsardzības un dzimumu līdztiesības speciāliste. Viņa ir progresīvie Rīgas domes frakcijas vadītāja un partijas valdes locekle. Iepriekš bijusi arī 14. Saeimas deputāte. Mairita ir bakalaura grāds Somoguru studijās Latvijas Universitātē un maģistra grāds ekonomiskajā sadarbībā un attīstībā Mursijas Universitātē Spānijā. Politikā viņa īpaši daudz strādājusi ar vides, atkritumu, kā arī vardarbības mazināšanas jautājumiem. Precīzi? Precīzi. Jā, Marita, ko tur liekties, ka tā ir patiesība, ka tu vairāk esi saistīta tādiem jautājumiem un politikā pazīstama ar atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu samazināšanas tādām izaicinājumiem. Dažreiz tevi tādā fonā apsaukā, saukā. Par tādu atkritumu karalieni. Tas nav tā nedaudz aizvainojoši? Nē, zini kā, no Twitterī es par sevi esmu dzirdējusi arī sliktākus salīdzinājumus ar atkrtumiem, par musariem un visu kaut ko. Musaru? Jā. Princese? Nē, musaru Mairita ir viena mums tāds Twitterī draugs, kas mani tā sauca. Bet jā, man šķiet, ka es savā darbā tā ļoti mēģinu sabalansēt to ļoti tehnisko daļu, kas ir atkritumu apsaimniekošana un tur tarifi, pārstrāde un tādu vairāk feministisko, tādu cilvēcīgo sadaļu. Man tās abas divas tā patīk. Sieviete ir atkritumos. Jā. Bet, Klau, es tikko biju Zviedrijā pirms nedēļas. Tur jau atkritumus šķiro 6 konteineros. 6 konteineros. Pat stikls tur tiek šķirots dažādi. Tur ir krāsainais stikls, baltais stikls. Un nav tā kā bišķi... Nevarētu apstāties. Cik tālu mēs iesim tajā šķirošanā? Tā, es tagad man tik tehniski sāku, te visi cilvēki jau aizies projām, bet labi. Atkritumos vissvarīgākais ir dabūt vaļā. Visiem ir apnicis vienkārši to atkritumu šķirot, tāpēc viņiem interesēs atbildes. Tu domā, man nav apnicis? Nē, svarīgākais patiesībā būtu, ja mēs skatāmies uz tādu nākotnes tehnoloģiju attīstību, tas, kas ir jādala no vienas puses nost ir bioloģija, jo viņa smērē. Tad, kad tev pieliek kaut kāda banānu mize, tu vairs tur neko nevari izdabūt ārā, ne labu papīru, ne labu plasmasu. Un otra daļa ir stikls, jo stikls atkal padara visus atkritumus bīstamus. Tajā brīdī, kad tev ir saplīsis stikls, tad cilvēki, kas strādā uz līnijām, viņiem ir ļoti, ļoti grūti to izdabūt ārā. Līdz ar to tā Latvijas sistēma, ka mēs no vienas puses noņemam no stiklu un no otras puses noņemam no bioloģiju, ir tāds labs vidusceļš. Jo tiešām tad, kad tev ir pārlieku daudz konteineru, tad cilvēkiem tas sāk besīt, to es saprotu. Un arī dzīvokļos, realistiski mums ir mazi dzīvokļi, lai gan tas atkritumu skaits nemainās, bet tad, kad viņi ir jāsaliek tur 5, 6, 7 sadaļās, jau kļūst grūtāk. Un, protams, visi bīstamie atkritumi, baterijas jānodabū nost un elektronika un tādas lietas. Okay, bet cik tālu mēs aiziesim? Šobrīd man mājās ir 3 konteineri. Droši vien, ka daudziem tā ir. Jā. Ir bioloģiski atkritumi, papīrs, iepakojums, un tad sadzīve. Jā, uz stikls, kur? Nav? Jā, stikls, es aizmirstu, ka man viņš nav miskastē, man viņš ir aiz durvīm. Tā kā, tas ir tāds, depozīts. Jā. Depozīts. Bet cik tālu mēs aiziesim, cik konteineri būs 2030. gadā? Da ir runa par konteineriem vai par to no tā, ko tu minēji, kas vēl būtu jādala atsevišķi, tā noteikti būtu elektronika un baterijas. Jā. Un tekstils, kas arī ir ļoti liela atkritumu plūsma. Drēbes. Drēbes, jā, un tad to pārējo es tagad mēģinu iedomāties, pārāk nenomocīsiet, nē, tai sistēmai ir jābūt ērtai cilvēkiem. Man reizēm šķiet, ka ir tā, ka tiem ir kaut kāda tāda vides kategorija, kuriem gribas parādīt, kā es upurējos, cik daudz es daru. Nē, tā ir jābūt tādai ērtai, vieglai dzīves sastāvdaļai, nevis slogam. Okay. Labi, tev pārmetums bija pret mani, ka es aizgāju tik tādās lielās detaļās, lai arī man šķiet, ka kas tās par detaļām? Mēs neko tādu neizrunājam. Patriks, tu varētu runāt 2 stundas par to. Labi, pati uzprasījies. Zini, kā es esmu sagatavojis dažas bildes, parakņājies internetā, kas, manuprāt, dažas ir kaut kur redzētas. Viena vismaz no tā redzēta, vismaz man bija redzēta, kas vairāk tevi raksturo, bet izstāsti par šo bildi. Man liekas, šī ir politikā atpazīstamības ziņā visvairāk redzētā bilde par tevi.
Ai, šitā pareizi. Vai? Jā, pastāst par šo bildi. Kur tā tika uzņemta? Jā. Kāpēc? Tātad tur stāsts bija notika? tāds, es pilnīgi netīšām pamodos kā Rīgas domas deputāte. Netīšām. Jā, ievēlēja mani negaidīti un netīšām. Tas bija pirms 5 gadiem. Jā, 2020. gadā. Un mums bija neoficiālā sanāksme pirms mums jaunajiem zaļajiem gurķiem parādīt, kura pociņa jāspiež domas sēžu zālē. Apmācības. Jā, tādiem, neformālas, neizsludi, nepubliskas, nekas oficiāls. Un sagadījās tā, ka es uz šo sēdi paņēmu līdz savu 6 mēnešus veco meitu, domājot, zini, ja sāks raudāt, iznesīšu ārā. Un tajā laikā uz mums, uz Rīgas domas deputātiem, bija šis ļoti lielā uzmanība. Mēs kā Rīgas restartētāji, mēs kā jaunie, mēs, kas ienesam citu politiku. Mana meita visu šo te pasākumu cītīgi nogulēja, kā jau to zīdaiņi mēdz reizēm par laimi darīt. Sēdes beigās viņa pamostas, es viņu ņemšu ārā no ratiņiem, un man viena kolēģe paprasa no citas partijas, vai drīkst mani nofotografēt. Es saku, jā. Es tieku nofotografēta, es aizēju mājās, un nākamajā rītā pamostos no tā, ka mani sociālā tīkli nav izmantojami. Man pirmo reizi bija tā, ka viss vienkārši slīdēja, tā Twitter lenta, Facebook notifikācijas, viss. Ar tādiem, cik smuks bērniņš vai ko tādu? Ar visu kaut ko. Ko tā deputāta uzdrošinās? Abi, un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, kas mēs politiķi esam. Tajā brīdī es kļuvu par šo sabiedrības spoguli, uz kura visi atspoguļoja savas pieredzes un idejas par to, ko nozīmē bērns darba vietā. No vienas puses es tiku lamāta, jo es esmu atnesusi bērnu uz darbu, un ko vispār tās sievietes iedomājas, un visi stāstīja, kā viņiem darbā kaut kādu kolēģu bērni ir raudājuši. No otras puses, tas, kas notika, bija tas, ka cilvēki stāstīja par savām pieredzēm vecāku darbos, stāstīja par to, kā ir būt vecākam, stāstīja par to, ka viņiem tie kolēģu bērni arī netraucē. Bet tas bija tā ļoti interesanti piedzīvot to, ka mana bilde, kas tika nopublicēta, man atļauju īsti nepaprasot, es jau tev atļauju tikai nofotografēt, kļuva par tādu sabiedriskās uzmanības centru. Un tad tu kļuvi par feministi? Protams, tikai tāda pirms tam es noteikti tāda nebiju. Nē, labi. Bet, tad tu saskāries pati ar kaut kādiem izaicinājumiem, kas tev uzreiz spēja formulēt kaut kādas tavas. Es atceros vienkārši no momenta, kad tu uzreiz aktīvāk arī mēdījos tā bilde parādījās, vismaz dzeltenajā presē. Un tad tava balss bija dzirdama arī par tādiem sieviešu tiesību aizsardzības jautājumiem. Pirms tam es par viņiem publiski runāju mazāk. Pirms tam es tikai visiem stāstīju, ka jāiet uz veikalu ar savu maisiņu Latvijā. Jā, ok, labi. Es visu laiku domāju, kā cilvēks, kurš dzimis, audzis balvu nomadā, var interesēties par atkritumiem. Un tur es domāju, droši vien, ka tu esi nonākusi politikā, un tad sāki meklēt sev tēmu, un tu izdomāji, ka šī tēma nav aizņemta, un tad paņem šo un apsaglošu un pajāšu šīs tēmas. Cik strateģiski. Bet netīšām es atradu šādu bildi, kur tu izskaties te vēl stipri pirms savas politiskās aktivitātes. Ko tu vari teikt, apmēram kurā gadā šī bilde ir tapusi? 2018. 18. Varētu būt, jā, es tagad tā rēķinu. Ko tu tur dari? Tu te izskaties tāda pavisam jauniņa. Tas sanāk, es pēc šiem gadiem esmu baigi savacojusi, ne? Nē, parasti kā cilvēki nonāk līdz šiem atkrituma jautājumiem. Parasti tas stāsts ir tāds, ka es aizbraucu tur uz pludmali, skaistu dienvidos, ieraudījos, cik tur viss piesārņots, sapratu, vajag mazināt. Es arī pie atkrituma jautājuma, lai gan es ar vides jautājumiem strādāju arī pirms tam ilgi. Pie atkrituma jautājuma es nonācu dienvidos, Argentīnā, bet lasot ļoti tehnisku ziņojumu par to, kādi tad ir tie mūsu pārstrādes rādītāji un cik mēs varam vai nevaram pārstrādāt. Un sapratu, ka mums vienkārši ir jāsamazina tas mūsu saražoto sūdu apjoms. Tad es atbraucu uz Latviju un netīšām kļuvu par biedrības Zero Waste Latvija vienu no dibinātājām. Un tas ir tas, ar ko es ienācu politikā, ja tas, ka es vienkārši tik daudz runāju ar cilvēkiem par viņu pieredzēm, par to, kā viņi dzīvo, kā viņi rada vai nerada atkritumus, un sapratu, ka likt tam cilvēkam vienam iznest šo problēmu nav reāli, nav loģiski, mums vajag sistēmiskus risinājumus. Ok, bēgam prom no atkrituma tēmas. Es biju domājis tur aizkavēties, bet es tā saprotu, ka tā pašai tev tēma apnikusi. Tad es atradu tādu
bilde, kur tu, manuprāt, vislabāk izskaties no visām bildēm? Opā, šito gan es pat neatceros. Šito es neatceros. Vispār neatceries? Vispār neatceros. Nedēļa pēc tu esi atgriezusies no Argentīnas, Jā? Siguldā, rudenī. Pie māsas es esmu ciemos, jā. Tev ir māsas, 3. 2. Kopā jūs Jā. esat 3. Un tu esi visi jaunākā. Saki, es šo bildi atradu, un tad uzzināju, ka tu esi ilgstoši dzīvojusi Argentīnā. Tu vienkārši man pateici, ka tu esi tikko atgriezusies no Argentīnas. Par Argentīnu. Es uzdošu vienu jautājumu. Nevis tā, kā tev būtu ērti. Es zinu, ka tu brauc uz Argentīnu putnus vērot apmēram savam dzīvesbiedram līdzi uz 2 gadiem, un pēc gada no kaut kā nobijies un daudz straujāk atbrauc nekā plānots. Tā ir taisnība vai nē? Nē, šeit ir tā detaļa, ka es nodzīvoju 7 gadus Spānijā, un tur mēs jau tajā laikā mēs ar savu tā laika vīru bijām izlēmuši, ka mēs brauksim ārpus Eiropas padzīvoties. Konkrēta termiņa aizbraucot mums nebija. Argentīnā mēs nokļuvām tāpēc, ka es atradu vienā organizācijā tādu pusdarbu, cik šajā, tur jāsaprot arī Argentīnas konteksts, ko tas nozīmē. Un tad mēs tur gadu nodzīvojām. Tajā laikā sākās tāda diezgan nopietna kārtējā Argentīnas krīze, ko viņi arī tā ļoti forši uztver. Tā viņiem tāda dzīves sastāvdaļa. Ik pa 10 gadiem mums te viss sabrūk. Uztrāpījāties šitajā cikliņā. Es sapratu, ka tur šajā brīdī darba nebūs, un tāpēc arī ātrāk atgriezāmies. Tādam vīram tas doktora, viņš tur pēc tam ieguva doktora grādu, un tad viņam bija tajā laikā, kad mēs jau bijām Argentīnā, viņš ieguva iespēju vākt kondoru spalvas. Jo kondoru spalvas jāvāc? Jo pētīja smago metālu piesārņojumu tajās. Okay. Jā. Viss kaut ko cilvēki dara. Un noslēdzošā bilde. Šī laikam nav no Argentīnas. Izskatās, ka nav no balviem. No kurienes tā bilde ir? Tā ir no balviem. Tā ir mana šausmīgā bilde. Jā. Mērkaķis ķēdēs. Jā. Tā ir bilde, ar kuru manas burvīgās māsas, kurām ir 10 un 11 gadi vairāk nekā mani mazu ļoti, ļoti kaitināja. Jo sacīja, ka viņas nezina, kur ir Mairita un kurš ir Pērtiķītis. Šo bildi, tas bija kaut kādus 5 gadus ilgs joks, un vēl tagad ģimenes sajietos, ja šī bilde parādās, tad tas tiek atgādināts. Labi, bet kādā sakarā Pērtiķītis balvos nonācis? Es nezinu, cik daudz tu atceries no šī sava vecuma un cik daudz tu spētu izskaidrot, kas un kur un kādā veidā tur ir nonācis, bet droši vien, ka tie bija tā laika ceļojošie Tu lepojies tādu bildīti tagad? Dievs, lepojos. Pērtiķī ķēdēs sakalas aptinusi. Es... Jā, tajā laikā jau tas šķita kaut kas vecākiem labs, ko ar savu bērnu izdarīt. Bet skaisti bildi. Jā. Labi, klausies, tu jau tā nedaudz tāds mazus pieturas punktus devi, un man tiešām kaut kā šķiet, ka tava personiskā dzīve tavā līdz šodienai varbūt kaut kad ir bijusi pat interesantāk nekā politiskā dzīve. Jā, mums ir ļoti garlaicīga. Jā, bet, piemēram, atklāja dažus noslēpumus. Ja paskatās, tu esi, kur es teicu, ka jauna sieviete no balviem, no balvu novada pabeidz vidusskolu un pēkšņi nevar iedomāties, tas nav pārāk liels standartiņš. Cilvēks izdomā studēt Latvijas universitātē somu valodu mācību programmu. Un pēc tam nokļūst vēl Tartu, uz Igauniju aizbrauc padziļinātāk. Kāpēc somu valodas? Tu to varētu pajautāt 18-gadīgajai man, kas pieteicās augstskolai tajā brīdī, kad bija vienā jauniešu nometnē, aizbrauca, iesniedza dokumentus un atbrauca atpakaļ. Es nezināju tādā vecumā, ka tāda programma mācība ir. Es viņu biju atradusi. Man tajā brīdī tas šķita interesanti. Man joprojām, tagad atzīšos, ka igauņu valoda ir tā valoda, kuru es esmu praktiski aizmirsusi. Bet reizi gadā es viņu pamācos. Man joprojām mājās ir igauņu mācību grāmata, kuru es pašķirstu un saprotu, ka man to gribētos iemācīties tā labi, jo man šķiet forši runāt tajās kaimiņu mūsu valodās. Es zinu frāzi Sinailu Stidruku.
Apmēram tādā pat vecumā iemācījos. Vai ne? Jā. Ko es pateicu? Par meitenēm. Okay. Bet, labi, cilvēks izdomā agrā jaunībā mācīties igauņu valodas. Šī izglītība kaut kur nodara mūsdienās? Izņemot to, kā tādu forši, kas zina vienu no kaimiņu valstu valodām. Te ir vispār jautājums par to, ko augstākā izglītība dod vai nedod, un tā tev tomēr palīdz bišķi sakārtot galvu. Jo es jau savu bakalaura darbu, starp citu, rakstīju, ja mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Mans bakalaura darbs bija par dzimumu līdztiesību Latvijas un Somijas darba tirgū tieši tendēts uz jaunajiem vecākiem. Opā. Jā. Okay. Jā, jo tas jau nav tikai par valodu, tās ir arī kultūras studijas. Cik tad mēs zinām par tiem mūsu kaimiņiem, kas mums ir blakus? Par lietuviešiem bišķiņ vairāk, par igauņiem kaut kā šķiet, ka viņi tādi ļoti tālu ziemeļos kaut kur dzīvo. Viņiem jau tā gribētos. Jā. Klau, bet, un pēc tam tu uzreiz, neiebraucot Balvos un Rīgā, aizbrauc uz Spāniju, lai iestātos Spānijas universitātē. Tas man ir vairāk saprotams, bet, lai iestrātos maģistros, man tā pačukstēja, aptaujāt tavus tuvākos cilvēkus, tu ļoti īsā posmā iemācies spāņu valodu kaut kādā līmenī, jo maģistros Mursijas universitātē ekonomistos, nesauc viņus par ekonomiku, Hipija ekonomika tā ir. Jā, hipija ekonomikā, lai iestātos, jāiemācās spāņu valodu un nokārtot eksāmenus. Tu to izdari pašmācības ceļā? Kā es sāku spāņu valodu mācīties, tad, kad es aizbraucu uz Spāniju Eiropas brīvprātīgajā darbā, un es sāku mācīties spāņu valodu kaut kādus pāris mēnešus pirms es tur aizbraucu. Bet arī ir jāsaprot konteksts. Es aizbraucu uz mazu pilsētiņu, kurā man organizācija no pirmā brīža uzstādīja noteikumu. Mēs te runājam tikai spāniski, gan darbā, gan mājās. Baigie nacionāļi. Varēja būsēja pamācīties, vai ne? Jā. Bet es vēl tagad atceros, kā es tajā laikā, tajos pirmajos mēnešos, gāju gulēt, un es nevarēju aizmigt, jo man galvā griezās frāzes, ko es dienas laikā biju dzirdējusi. Un no rīta man vajadzēja ievilkt telpu, lai es atvērtu durvis no savas istabiņas, izietu virtuvē, jo es zināju, ka man tur tūlīt būs virsū spāņu valoda un jautājumi par brokastīm un ko mēs šodien darīsim. Bet tā rezultātā es jau pēc kaut kāda pusgada, man šķiet, pirmo reizi tulkoju vienu semināru no angļu uz spāņu valodu. Un maģistros tur gan svarīgi bija tas, ka man tajā laikā valoda nebija problēma, tajā laikā man bija jānokārto vēl ar iestāju eksāmenu, jo tā kā man nav izglītības ekonomikas, bakalaura grādos, un vajadzēja iziet cauri tādām ekonomikas pamatiem, lai es varētu šajā maģistratūrā iestāties un nokārtot ar tādu eksāmenu. Un tu to izdarīji? Jā. Bet tas nozīmē, ka tu esi apgūsi igauņu valodu, tad spāņu valodu, pie pārējām to ir tiksim klāt. Bet pēc Spānijas perioda tu uzreiz dodies uz Argentīnu? Nē, es padzīvoju Itālijā gadiņu ar kaut ko, jo tajā laikā tās bija tas kārtējais mūsu krīzes periods, un tajās dienvidu valstis ir foršas, bet Spānijā tajā laikā mēs gribējām braukt uz dienvidiem, tad mums vajadzēja šo periodu, lai mēs atrastu kādu darbu dienvidos, un mēs padzīvojām pie vīra ģimenes. Jā, un tu tur nonāci pie itāļu vīra. Es atceros tos 2000 gadi, katras latvietes sapnis. Jā. Tā mēs uzskatījāmies, vietējie zēni uzskatījām, ka mēs tiekam diskriminēti. Nabadzīgi. Jo mūsu nabadzīgi, mūsu simpātijas vairāk skatījās to itāļu pusi, un tu arī tā, jā? Es arī tā. Spāņi un itāļi gan vairāk skatās uz argentīniešiem, kā tie, kas atkal viņiem nocir meitenes. Redz, katram savējais. Es nezinu, uz ko argentīnieši skatās. Viņi laikam tikai uz sevi. Bet kuru tam vīram bija prāts kopā tad ar tevi braukt uz Argentīnu? Jo tā kā vēl lielākās briesmās viņš nevarēja izvēlēties. Tad bezbailīgs itālis. Bet to Argentīnas posmu tu aprakstīji. Bet ko tu tieši darīji Argentīnā? Kas tas bija par darbu? Mēs strādājām ar vienā vides organizācijā, palīdzot viņiem ar projektu veidošanu, kas ir tāda forša
pieredze. Praktiski meklējot NVO, tā kā es Spānijā strādāju NVO, tā es arī tur Argentīnā strādāju NVO. Okay. Bet es pareizi saskaitu, šobrīd māki proti apgūsi dažādos līmeņos, protams, latviešu valodu, angļu, spāņu, igauņu, itāļu, Jā. krievu droši vien. To gan es kaut kā sāku bez kaut kāda politiskā zemteksta aizmirsties, un vienkārši neizmantoju. Jā, bet es uzskaitīju visas, jā. Somu vēl, bet somu tā kā, esmu mācījusies. Jā. Vācu vidusskolā arī, to es arī palaikam kaut ko uzķeru. Jā. Nu, tā visai, tu esi lepna ar to savu pagāžu? Man patīk valodas. Jā, tāpēc man tas saraksts, ko es vēl gribētu iemācīties, viņš ir garš. Tāpēc man tā igauņu mācību grāmata stāv blakus gultai. Bet tu vienkārši mācies kā valodu, vai tu arī centies, apskatīties kaut kādu igauņu delfus palasīt, vai kas viņam igauņu televīziju, vai postimēs laikrakstu. Tik uzcītīgi es neesmu, lai postimēs lasītu. Bet mācību grāmatu, tādu vārnīcu tu pašķirsi. Jā, vai arī tad, kad mēs, piemēram, bijām ar meitu Tartu, tad es arī uzreiz sapratu, kā man griežas ritentiņi, kā es saprotu ielu uzrakstus, kā es saprotu ēdienkarti. Jo man jau šķiet, ka tā valoda tas jau nav tikai par vārdiem, tas jau piedod tādu pilnīgi citu skatījumu uz pasauli un citus jokus, citu dzīves uztveri. Igauņiem nesot vīriešu, sieviešu dzimtas, viņiem viss ir... Igauņiem, tas joks par igauņiem ir, ka Estonians have no sex and no future. Viņiem nav ne seksa, ne nākotnes, jo viņiem nav dzimuma sieviešu un vīriešu dzimtes, un viņiem gramatiski nav nākotnes laika valodā. Pilnīgi dzimuma līdztiesība. Pilnīgi. Okay. Bet toties ir 11 locījumi. Jā. Tā kā mums ir 7 akuzatīvas, nominatīvas akuzatīvas un tā tālāk, tad viņiem ir esot 7. Viņi cilvēkus loka, bet dzimumos nešķiro. Klau, šobrīd aprit gads, burtiski šomēnes aprit gads, kopš jaunā Rīgas doma ir sanākusi. Un, progresīviem ir tāda dīvaina izvēle. Iepriekš viņiem mērs bija Mārtiņš Staķis un šobrīd Viesturs Kleinbergs. Jūs esat tā izvēlējušies. Mēs, jā. Saki, abi divi pilnīgi neizskatās pēc progresīviem. Kā izskatās progresīvais? Nevis kā Viesturs Kleinbergs. Bet kā izskatās? Tā kā to apmēram. Cilvēks, kurš interesējas par atkritumiem, zina 17 valodas, nešķirot dzimumus, bet vairāk atkritumus. Nešķirot dzimumus, šķiro atkritumus, šis labs. Jā, bet kāpēc tādas izvēles? Kāpēc nav tāds hipsterīgs mērs Rīgā? Tas Staķis nebija hipsterīgs? Izlikās. Izlikās. Nē, kā, man jau šķiet, ka mums gribas parādīt, ka mēs esam dažādi un mēs esam ļoti atšķirīgi. Un man šķiet, ka Viesturs patiesībā savā dvēselē ir ļoti hipsterīgs. Kaut kā dziļi dvēselītē. Kā nav? Viņš uz visiem pasākumiem ir galvā, viņš ar sociālo jomu tik daudz ir darbojies un tik dziļi. Man šķiet, ka Viesturs ir viens no tiem cilvēkiem, kas šos mūsu kā progresīvus ļoti dziļi izjūt un pārstāv tās mūsu vērtības. Okay, bet klausies. Bet, ja Staķa laikā toreiz bija tāda, tas tikko bija nomainīts Nils Ušakovs, tur bija liela sabiedrības uzmanība, kā mainījusies Rīgas doma un tam līdzīgi. Šobrīd gads ir apritējis, mērs ir Viesturs Kleinbergs, bet nav nekādās mēdīju pirmajās ziņās skandāli, satricinājumi. Tas labi vai slikti, ka tāds miers notiek pilsētā? Man jau šķiet, ka mums iekšēji nav tā miera sajūta. Tad, kad tajā pirmajā dienā pēc vēlēšanām, kad mēs te visi apsēdāmies šajā pašā telpā pie galda un domā un sapratām, tagad būs jāstrādā, ko mēs tagad darām, tad, kad mums beidzot šie rezultāti ir redzami, tad es sacīju, ka mums šī ir it kā otrā doma, bet tā ir pirmā reize, kad mēs esam otro reizi domē, kas atkal ir atšķirīgi. Esam nobriedušāki, strādājam. Viņš garlaicīgāk, visticamāk. Viņš garlaicīgāk esam, kad tad mēs esam interesanti bijuši. Un Viestura gadu Rīgas domas gadījumā
strādājam. Tur mums suverēnā vara pietiekami daudz jautrības sagādā, lai mums nebūtu laika vienam ar otru tik daudz Jā, tev taisnība. pirmajās lapās mēģināt iegulties. Principā šobrīd Rīgas domē tas ka nokļūst no tādas sabiedrības uzmanībā, ir pateicoties suverēnās varas tiktokiem. Jā, un turklāt tas ļoti mainās. Tad, kad suverēnā vara tikko ievēlēta, tad man cilvēki prasīja ar tādu no smiekliem un jokiem, kā tā jums tur iet ar to Brēmeni, kā tā jums tur iet. Un tad man šķiet, ka ne tikai es, bet arī tu un tagad daudzi citi, kas ir Rīgas domas koalīcijas deputāti, sacīja, viņi ir briesmīgi, tas ir drauds, un cilvēki par mums tikai nedaudz tā ieķeķināja, ārpēc, kas jums tur par zoodārs un teātri. Un tagad, kad reitingi ir tādi, kā ir, tad es sajūtu pilnīgi citu toni šajos jautājumos. Tagad kad man prasa, kā jums tur iet ar suverēno varu, es sadzirdu to, ka cilvēki beidzot ir aptvēruši, kāds tas ir drauds. Kas īsti ir suverēnā vara? Daži politologi saka, ka tā ir politiskā partija, kura cenšas mobilizēt bijušās saskaņas vēlētāju un orientējas uz krieviski runājušu vēlētāju bāzi. Tāpat laikā tur ir reāli tādi arī latvieši, tas pats nevis pieminētais Brēmenis un tā tālāk. Tu saproti, kas viņi tādi ir? Tur ir Covid noliedzēji, tur ir cilvēki no Latvijas-Krievijas savienības, kas cīnās nevis vienkārši par tādu Krievu nacionālistu, viņus nosaukt, nevis par sabiedrības tādu līdzdzīvošanu, bet par nacionālu. Tur ir Stepaņenko ģimene, kuri bija pie varas Rīgas domē vēl, un tā tālāk, un Jūlija, kas cīnījusies par ģimeņu šķīstībām un tā tālāk. Kas tas ir par kokteili? Tev ir saprotams? Tas vienkārši ir kokteilis, kas ir pret visu. Tā ir tā viņu politika, un ir ļoti viegli jau iestāties pret kaut ko un uzrunāt tās mazās pamatotās vai nepamatotās dusmas, kas katrā cilvēkā ir. Lai pret ko tu arī būtu, arī Jūlija būs pret to. Tas mums bija lielisks piemērs, kas vienā savā video bija ielikusi par to, kā mēs runājām par Rīgas mežiem un bioloģisko daudzveidību vienu projektu attīstot. Viens no suverēnās varas pārstāvjiem mūs kritizē par to, ka mēs dodam naudu komunikācijai, otrs kritizē par to, ka mēs ar cilvēkiem nerunājam. Lai pret ko tu arī būtu, tur būs klāt Jūlija un teiks, jā, es arī esmu pret to, tev ir taisnība. Viņi māk uzrunāt tiešām šīs tādas zemās emocijas, dusmas, un tieši tāpēc šajā projektā var būt kopā tie divi cilvēki, ko tu pieminēji. Jūlija, kas ir tāda absolūtā likumības aizstāve. Un Brēmenis, kurš tā kā, es atvainojos. Likumība ir bijis kā jau. Kurš tas ir viens viņš video, kur viņš taksītī brauc ar masku un sievietēm maz apģērbtām, bet tas, kaut kur klejo. Jā, uzrunā gan. Gan visus, lai pret ko tu arī būtu, viņi būs ar tevi. Bet labi, mēs tā nedaudz pasmaidām par to, bet patiesībā, ko es esmu pamanījis, ka viņi ir, es atļaušos teikt, tāds bīstams politisks spēks, valstiski bīstams politisks spēks, un ne tikai tāpēc, ka viņi ļoti ir viens flanks, kas tur ir pagors un tā tālāk, kas ir krievu nacionālisti, šovinisti. Viņi, Ukraiņi tos sauc par žduniem, es tā atļaušos pateikt. Tie, kas gaida, kad nāks un kāds atbrīvos viņus. Bet, protams, tas viss ir tādā nopietni jāskatās. Bet vēl viņi visu laiku apšauba visas Latvijas leģitīmās institūcijas. Tiesu vara apšauba, tiesības sargus institūcijas apšauba, parlamentu apšauba. Viņi vienkārši apšauba tādus valsts pamatus. Es patīšu šito bildi atpakaļ, jo es bieži vien lielās lietas vērtēju no mazajām. Tas, ko apšauba arī tādi suverēnās varas līmeņa blogeri, tiktokeri, sauc viņus kā tu gribi, ir kaut vai tā pati uzticība krāna ūdenim, kaut kam ikdienišķam, ko cilvēks saprot. Valsts tev saka, ka krāna ūdens ir drošs, mēs tev sakam, kā ir patiesībā, un no šīm mazajām lietām viņi aiziet uz lielajām. Tāpat kā, kad mums bija kaut kāds saistošie noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu no viena Eiropas projekta bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai privātmājās, ka tur devām 1000 eiro pilsētas pļaviņai, putnu būrītim, lietus dārzam, kaut kam, ko tu var sataisīt. Viņi atnāca un uzstāja nevis pret to, ka šādu projektu vajag. Sacīja, ka tā nauda jau ir sadalīta, to dabūs apkaimju biedrībām pietuvinātie cilvēki. Viņi grauj uzticību valstī no pašiem pamatiem. Un pat, ja cilvēks
neaizies nobalsot par suverēno varu, pat ja viņam šķitīs, ka viņš šo partiju neatbalsta, tā ticības graušana mums kā valstīm ir viens no lielākajiem ļaunumiem, ko viņi nodara. Piekrītu. Es parasti mēdzu uzjautāt tādu jautājumu, ko pilsētā runā. Rīgā runā dažādas muļķības, bet es paklausījos, ko runā balvos. Izrādās, tu pusauģu gados it kā esot bieži redzami pie tāda kā masterīgas krusta. Jā. Un tu tur esot dziedāji, māju dziedājumos dziedāji. Un es vēl esmu, atceros, cik 3 vai 4 reizes uz Aglonas sveceļojumā gājusi. Tur daudz politiķi dodās. 11 gadu. Īpaši pirms vēlēšanām. Nē, es gāju sveceļojumā, kad nedēļu vairāk no Balviem līdz Aglonai, bet jā, pie Bet krusta dziedājumu. esmu dziedājusi mājā pie krusta. Un, protams, es uzzinu šo faktu, tur sāku googlēt un tā tālāk, un pēdējās ziņas no šīs vietas bija tādas diezgan skumīgas, ka dziedātāji kļuvuši aizvien mazāk, un šogad dziedājumos esot piedalījušies tikai 3 dziedātāji. Tu biji viena no tiem 3, vai cik jūs tur bijāt, Baliņš, kas dziedāja? Tajā laikā, kad es dziedāju baznīcas dziesmas. mājā pie krusta baznīcas dziesmas un skaitīju rožu kroni, mēs bijām kaut kādi 7, 8 cilvēki, no kuriem es biju vienīgā. Man šķiet, kas nebija tādā pensijas vecumā, jo tur vienkārši tur, kur es uzaugu, tur citu jauniešu īsti tuvumā nebija. Tu zini baznīcas dziesmas? Jā. Nu, tā godīgi tu arī tagad varētu? Es neprasīšu dziedāt. Melodijas man galvā skan, jā. Man joprojām tā, pat ne reliģiskā, bet tā kulturālā daļa ir tuva no Latgales. Nu, nevar to no sevis Tu esi izraut. katoliete? Nē. Tu esi nekatoliete, dziedājusi pie krusta, baznīcas dziesmas un progresīva. Tas ir kaut kā savienojums? Tas, ka es kaut kādā esmu, tad man vispār šķiet, ka tagad mēs aizējām tajā stāstā, kas ir un kas nav progresīvie. Vakar viens bija uzrakstījis, ka progresīvie nav nekad 15. trolejbusā braukuši, progresīvie nevar dziedāt dziesmas pie krusta. Nu, ko tad mēs vispār varam darīt? Tas ir savienojums vienkārši. Tāda mana bērnība Latgalē? Nu, protams, ka jā. Nu, vispār šķiet, šis ir tāds stāsts, kas, ja mēs tādai manai bērnībai pieskaramies, man reizēm šķiet, ka šobrīd esmu starp cilvēkiem, kuriem ļoti daudziem ir, kuru vecākiem ir Wikipēdijas lapas to pasakot kaut kādā veidā. Un tad es tiešām esmu no tādas nekurienes Latgales vidus, kad man bija jābrien uz autobusu, nu, negluži puskilometrus, kaut kādi pārsimts metri pa sniegu, ar tēti traktoristu, ar visām no tā izrietošajām sekām. Tā kā, jā. Tu esi cilvēks tāds... Es arī no turienes nāku, es varēšu pateikt no tiem dziļiem laukiem. Jā. Bet tu dziedāji arī baznīcas korī, vai tas bija tās māju dziesmas? Tikai mājā. Jā, tikai mājā. Labi. Tu nezināji daudz šo faktu. Man liekas, interesanti. Varētu atrast bildes, centos atrast, bet nevarēju atrast. Tajā laikā vēl nebija fotografēšanās ar labi, telefoniem. ar mēkaķīti ir, tad jau varētu. Nu, neviens tur nebija pieķēdēts pie tā krusta. Okay. Piesists gan. Bet labi, nu redz, kā tu tavs smaids samazināsies. Pilsētā runā, ka tavam uzvārdam bija jābūt nevis Mairita Lūse, bet Mairita Dimarcio. Pareizi izrunāju? Jā, ļoti laba izruna. Bet itāļi vispār nemaina uzvārdus pēc laulībām. Latvieši gan maina. Tu esi itālieta vai latvieta? Es precējos Itālijā. Un es pa pusē, pa jokam, pa pusē nopietni saku, man ir tāda sajūta, ka es esmu par kaut kādiem 50-60% latvieti, un tad man ir tā daļa, jo es tomēr esmu pietiekami ilgi dienvidos nodzīvojis, ir tāds spāņu itāļu sajaukums. Bet tagad tu paliksi Lūse, vai ne? Tagad palikšu Lūse, ja. Tu saproti, kāpēc tu tirdu šajā jautājumā. Patirdi. Tagad tu paliksi Lūse, vai ne? Jā. Kā ir būt vientuļai mammai? Arī no vientuļā mamma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu ļoti aizstāvēji savā politiskajā sākumā šo tēmu, tu aktualizēji. Jā. Arī ar šo savu bildi, kas ir redzama, ka tu esi mamma, kas rūpēja par savu bērnu darba vietā, politiķa. Un rekā tagad tu esi aizstāvējuši tās tiesības, un tagad tu pat esi šis objekts. Šis objekts.
subjekts, objekts. Nē, es tagad to mēģināšu kaut kā cieņpilni noformulēt un arī tā nobrieduši izstāstīt. Dzīve jau ir banāla. Tas, ka kaut kas... Tas, ka mēs kaut ko saucam par banālu, tas nozīmē, ka tā ir vienkārši tipiska pieredze, kas notiek ar ļoti daudziem cilvēkiem. Tas nav bijis ne viegls lēmums, tas ir kaut kas, ko var saskatīt kā tādu personu, kā jau tā šķiršanās jau nav viegls, var saskatīt kā tādu personīgo izgāšanos, kā tādu personīgo gan no tāda feministiskās puses, ka es neesmu spējusi pateikt ātrāk. Nē, šīs attiecības nav priekš manis, gan arī no tādas cilvēcīgas, tādas pilnīgi otras puses sakot, kādi jūs progresīvie, ja mums jau pašiem patīk lepoties ar to, ka redz, mums ir tās stabilās ģimenes, kamēr nacionāļi tur šķiras. Jā. Un tad es arī esmu tā, kurai pasakot to tā ļoti, ļoti nenopulēti un skandalozi, nav izdevies. Tas sabojās progresīvo statistiku. Jā, es esmu sabojājusi progresīvo statistiku par to, ka mums visiem ir ģimenes, un mēs visi esam tādi ģimenes cilvēki, tikai visi pārējie mums to pārmet. Gan jau tas ir pārējoši. Gan jau radīsies vēl ģimene. Klausies, noslēgumā ir palikušas, cik ir palikuši tie mēneši? 3 mēneši līdz vēlēšanām, un šobrīd es zinu, ka gan tu, gan es biju, protams, kā daudz latviešu bija aizgājuši uz Dēls teātri, uz rīkojums numur 2 izrādi. Bet tagad tā teātra izrāde mums ir acu priekšā. Iedod savu vērtējumu un prognozi, vai nākamajā sasaukumā vienā koalīcijā būs izrādes viena no galvenajiem varoņiem Šlesers un Lembergs, ja viņa partijas būs veidos koalīciju. Es ļoti, ļoti ceru, ka nē. Tā izrāde beidzās ar jautājumu, bet lietas taču ir mainījušās. Un tā bija tā pati nedēļa, kad pirmkārt gan Šlesers bija iebildes pret rīkojumu numur 2, gan mums gāja, kas tas bija par kaut kādu stulbo likumu projektu, kas atkal virzījās uz priekšu tajā Šlesera intereses. Imigrācijas likums, ka Šlesers iestājās par zelta vīzām. Jā, un tad man bija tā sajūta, ka, vai tiešām vai lietas ir mainījušies. Man šķiet, ka mēs kā sabiedrība esam nobriedušāki un gudrāki. Tas, kas notiek, tas suverēnā vara šobrīd Šleseru ļoti normalizē, jo es to jūtu, lai gan es racionāli apzinos visas viņa koruptīvās intereses un visus viņa pagātnes notikumus, tad šajā brīdī, paskatoties uz suverēno varu, Šlesers šķiet gandrīz normāls, un viņš to arī izmanto. Vismaz man no Šlesera frakcijas ir cilvēki teikuši, mēs jau neesam tādi kā tie, kā tā suverēnā vara. Es redzu, ka nākamajā koalīcijā būs tā izšķiršanās, kurā virzienā tad mēs ejam, tādā eiropeiskā ar progresīvajiem, vai arī tādā citā virzienā. Ja mēs būsim, tad Šlesers nebūs, tas ir skaidrs. Spēcīgi noslēguma vārdi. Par to arī beidzam šo interviju. Liels paldies par sarunu. Paldies, ka pieslēdzies raidījumam Prognoze. Ja vēlaties vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodu un abonē. Tiekamies nākamreiz.